interneta reklāmas kampaņas, kad jūs saņemsiet no reklāmas pircējiem, viņas automātiski kārtosies sadaļā kampaņas. Un te uzreiz ieteicams izmantot šo kreiso navigāciju, kur var sadalīt, kuras kampaņas ir jūsu pašu iesāktas kampaņas, tad ir iesniegtas kampaņas no reklāmas pircējiem, vai arī pašu iesniegtās kampaņas savos reklāmas laukumos, apstiprinātas kampaņas, aktīvas, beigušās vai arī kaut kā īpaši atzīmētas ar zvaigznīti. Tas, kas šeit tātad ir tas būtiskākais, izmantot tātad šīs te navigācijas, bet arī var izveidot pašu jaunas kampaņas. Un, principā, ir arī iespēja atlasīt kampaņas, piemēram, alfabēta kārtībā pēc pircēja, vai arī pēc kampaņas nosaukuma, vai arī pēc sākuma un beigu datumu, kā arī pēc klienta. Nospiežot uz kampaņu, atvērsies mediju plāns, savukārt, redzot šo te lodīti, tas norāda uz to, vai kampaņai ir pievienoti materiāli. Un šeit var redzēt, ja ir sarkani, tad materiāli nav pievienoti. Tepat arī norādās katras kampaņas status. Un ir arī iespēja kampaņu eksportēt tādā izpratnē, ka viņi parādīsies pa ekrānu, varēs viņu visu iezīmēt un pārnest uz Excel. Filtrēšana arī ir vērtīga, tad jums tiešām ļoti daudz dažādas kampaņas atrast kaut kādu, kurā ir kaut kāda noteikta atslēgu vārdi. Man pārsvarā visās šeit ir tests, bet varbūt izvēlēsimies kādu kā atlasīt, lūk, pēc opera atlasās viena konkrēta kampaņa. Nākošos video visdrīzāk pastāstīšu par to, kā izveidot tieši pašu kampaņu un vairāk par to, kas tad ir mediju plānā un kā ir jāplāno mediju plāns.